rīt jau nākamā spēle, bet pirms dažām dienām 6 goli pret Grobiņu. Kāda bija tā atmosfēra atpakaļceļā un cik svarīgi ir tiešām iesist vairāk nekā ierasts? Tā atmosfēra jau, protams, labi pēc 6-0, tomēr daudz, kad iesit ar lielu pārsvaru uzvaru, arī tā pārliecība parādās. Arī tie, kas pēc tam uz maiņu nāca, labi izgāja, un kā jau labai komandai vajag arī tos cilvēkus, kas no soliņa nāk un palīdz nostiprināt to spēli, bet atmosfēra viennozīmīgi ļoti labi. Pirmais gols laikam viens no vieglākajiem karjerā, bet otrais atkal tāds interesants, tur kā Milošs noliecās uz zemes. Jā, otrais smieklīgs. Es īstenībā spēles laikā nemaz neredzēju, ka viņš nokrita, bet pēc spēles pateica, ka viņš speciāli nokrita, lai es viņam netrāpu. Pirmais gan jau, kad jā, viens no vieglākajiem. Ko mēs sagaidām no spēles pret Audu un kāds bija šodien treniņš? No Audas gan jau, kā vienmēr cīnīsies līdz pēdējai minūtei, kā vienmēr pret mums grūta spēle būs, bet es domāju, ja mēs labi nospēlēsim pirmo taimu, tad jau būs mums pašiem vieglāk galvenais izmantot tās iespējas kā pret Grobiņu. Treniņš šodien mierīgs, iekustējāmies un laiks labs, laukums labs, viss ideāls rītdienas spēlē. Diezgan daudz pēc standartiem pastrādājot šodien. Nav varbūt tik izcila statistika mums šodien šajā ziņā. Kur tu redzi problēmu šajā jautājumā? Nezinu, laikam baigi problēmu neredz. Pateikšu, būs sūdi no cēlējiem, bet arī sitējiem nevienmēr viss lido iekšā. Vienkārši jāsaprot, laikam, vairāk tās pozīcijas, jo bieži vien mēs vienā pozīcijā vairāk cilvēku un tā bumba atkal aizlidos to otru pusi. Bet šodien pastrādājām, bija forši jāiekustās, jāsaprot vairāk, ko treneris prasa. Ok, paldies. Paldies.